Labdien visiem! Čau, Oskar! Čau, labrīt, Māri! Šodien aicināju Oskaru kapteini Horvātijas burāšanas pieredzē aprunāties par to, kas mūs sagaida, ko mēs tur darīsim. Tā kā Oskars jau tur ir bijis vairākas reizes, vai ne, Oskar? Jā, ir gadījies. Jā, ir gadījies. Un pirms kāda gada mēs apvienojām mūsu spēkus, un man patīk ļoti tādas ekskluzīvas, interesantas programmas. Tad apvienojumā ar visu to, ko es daru rūdīšanās skolā, ar pieredzi citos braucienos, kā Itālija, Armēnija, un arī tā skaitā arī Sardīnijā esmu bijis. Tad, kad Oskars man piedāvāja, ka varētu kaut ko darīt, tā kā es biju Sardīnijā un man patika visas tās pludmalītes, kas tur ir, tad es sapratu, ka, starp citu, Horvātijā es arī biju braukājis pa tām pussaliņām, bet šoreiz es saprotu, mēs no cita krasta piebrauksim visām tām vietām. Cik ilgi jau tu pats varbūt tur esi pa vidusjūru braukājis un ko tu tur esi darījis? Jā, sāku 12. gadā uz Sicīliju man uzaicināja. Pirms tam daudz kur ceļoju, bet tad bija tā kā svarīgi man tos ceļojumus veidot tā, lai paliek kaut kas atmiņā, nevis tur brauc, kaut ko izcīnies, kaut kur aizbrauc vai viesnīcā nogul. Un tad 12. gadā uzaicināja man uz tā kā kapteiņa palīgu, aizbraucām Sicīlijā, iepatikās, un tad arī saslim ar to visu. Un tad aizgāja Sardīnija, Horvātija, Malta, Malaga, Francijas Riviera. Tur katru gadu 3-4 reizes aizbrauc un piedāvāja citiem pievienoties arī. Izbaudīt. Jā, laikam tas ir tas, ko arī es sadzirdēju, ka tu arī veido kaut kādus braucienus savādākus, tā kā ar kaut kādu tādu citu skatu, pievienoto vērtību. Un tieši tāpat es pirms daudziem gadiem arī sāku ar pirmo ceļojumu Sardīnijā, kur man iepatikās vispār hikings, kur es sapratu, kāda nozīme ir kontrastiem, augstumam, karstumam, ēdienam un visādas tādas smalkās lietas, ko var mācīties no vidusjūras, un arī no noslēpums, ka šobrīd es dzīvoju arī Spānijā. Nesen esmu pārvācies ar vienu tādu domu, vairāk iepazīt to vidi. Kā piemēram šeit fonā mēs redzam ir kalni, tad ir tie smukie namiņi, tad ir šis ūdens pieejamais. Tad, man liekas, Horvātija piedāvā ļoti, ļoti daudzpusīgi arī visu šo kalnaino reģionu, smukās ostas tās pilsētiņas, arī hikingā es tur esmu gājis. Man liekas, tas viss tur ir pieejams, vai ne? Tas droši ir pieejams, jā, bet tu tikai stāstīji, cik forši tā Spānijā gribēja parādīt man aiz logas. Janvāra zaļa zālīt man sanā nemaz tik slikti. Jā, tā viņš ir. Saulīt varēja būt bišķiņ, bet tā jau. Klausies, man ir doma, ka es tagad atvēršu vaļā, padalīšos ar mājaslapu, kur mēs salikām un aprakstījām visu, kas mums tur ieiet tajā mūsu programmā, un es gribēju solīt pa solītim iziet cauri. Tad mēs tagad iesim tajā tā. Tā tad, jebkurā gadījumā ekskluzīvi tas nozīmē ar pievienoto vērtību. Jā, es vēl piebildīšu, ka tas būs noteikti piedzīvojums, kas mainīs arī uzskatu par ceļojumu, gan par dzīvi, un vispār nebūs tā, ka tikai no krasta skatāties uz tām jaktām un sapņojat, bet jūs reāli esat uz tās jahtas un skatāties uz tiem iedzīvotājiem un turistiem, kas ir krastā. Tas ir pilnīgi cits skats. Jā, tas ir tas, ko es arī jau senāk biju domājis. Es biju kaut kad redzējis tādus jahtu piedzīvojumus, un jā, tā pieredze pavisam savādāk. Tā kā es pats esmu ļoti interesēts šo programmu realizēt. Un ceru, ka mums pievienosies arī daudz forši cilvēki, kam interesē viss tā pievienotā vērtība, ko, protams, mēs nevaram salikt tajā mājaslapā. Pareizi tu arī saki. Tātad zem burām pilns piedzīvojums, fantastisks ainavs un emocijas sajūtas. Jā, tātad mēs konkrēti zinām datums, tātad 7. 14. jūnijas tiešais reiss.
un lidojums no Rīgas un maza grupa. Un tas ir tehniski laikam, tāpēc, ka uz katamarāna vienkārši vairāk vietas nav pareizi. Jā, tieši tā ir 4 skaitas divvietīgās, un tad vēl 2, tā kā mēs tevi vadītāji atsevišķi varēsim tur gulēt viens, kopējā kaitē un vēl atsevišķi maza kapteiņa kaitītē. Jā, super. Tie, kas brauc, tiem būs ļoti liels kaits ar savām dušām, savām toaletēm. Tur būs, diezgan liels komforts. Nevis diezgan liels, bet salīdzinot ar jahtām, tās, kas mums ir Latvijā, tur tiešām tas ir ekskluzīvi, kad braucamais. Jā, savās programmās es parasti arī tās, kas man Itālijā, Armēnijā ir tās 4-zvaigžņu viesnīcas, man tā doma ir, ka mums ir jāmāk izbaudīt kontrasti un patiesībā, baudīt arī to, varbūt miegu, atpūtu un arī darīt to, kvalitatīvā veidā, tā kā super, tāpēc mums arī ir tāda specifisks pārvietošanās līdzeklis, kas ļoti liels un kvalitatīvs. Tātad mums ir tiešais reiss Rīga Dubrovniki. Pastāst nedaudz par maltītēm. Maltītes būs tā, ka brokastīs, kurš pirmais pamostās, kuram ir svarīgs tās brokastas gatavot, un pārējie pievienojās līdzi. Man, piemēram, brokastas nav svarīgs, bet ir cilvēki, kuram tas ir svarīgs, un ja jau viens sāk, un tad bara efekts aiziet tālāk. Tad brokastī mums problēmas nav. Pusdienās parasti tur ir karsti, mēs kaut kur nostājamies līdzīšos, peldamies, pēc peldas gribās kaut ko uzkost. Nav tā, ka gribās baigi ēst, bet mums būs pārtika, mums būs pilns katmarāns, un tad, pa pārtiku būs tā, ka mēs aizlidojot tur pirmajā dienā, es iedošu katram sarakstiņu, visi kopā aizies uz veikalu, tur pusstundu veikalā ātri iepirksies. Ar ratiem visu atvedīsim uz katamarānu, sakrāmēsim. Tad tas būs brokastis un pusdienas, un vakariņās tad mēs skatīsimies, ja mums būs kopīgs, vai viņš aiziet uz restorānu pasēdēt kopā, tad aizējam uz restorānu, tas jau atsevišķi skaitot būs. Ja ne, tad varam turpat uz katamarānu, mēs skatīsimies, kā tu mūs kur vadīs, kā nomocīs pa dienu, pa pārgājieniem. Jā, teiksim tā daudzpusīgās prakses, ko es domāju ieviest, tā ir noteikti darbs ar elpu. Tas noteikti ir fiziskais un ķermeņa kultūra un pēda un staigāšana un hikings un krasts un piekrastīte un kalni tie, kas tur ir. Tad noteikti tās būs dažādas apzinātības prakses. Un tad noteikti vēl kaut kādi pārsteigumi uz vietas pēc situācijas, jo tā pieredze ir daudzpusīga. Bet tā galvenā ideja ir visiem tiem ceļojumiem, kurus es organizēju, ir fokusēties uz iekšējo mieru, uz tagadnes brīdi, lai mēs varam tā teikt, vairāk saprast sevi, nevis dzīvot pagātnē vai dzīvot nākotnē, un tādā veidā mēs tiekam arī vaļā no neapzinātā stresa, neapzinātām kaut kādām sāpēm, pieredzēm, vairāk atgriežamies pie sevis. Jā, tur es tev gribētu arī piebilst, tiešām tas ir tos jahtas, tu atbrīvojies no visa liekā. Kādreiz man likās, ka brīvība tas ir tā, ka tu vari darīt jebko, bet tagad tu saproti, brīvība ir tā, ka tu vari nedarīt neko, un uz jahtas to ļoti, ja tu to apzinies, ātri var saprast un saprot, ka tev nav vajadzīgi tur kosmētika, baigi tur tā, lai visiem pārējiem apkārtējiem patiktu, bet tur mēs braucam, burājam ar humoru, visi forši, atpūšamies retrītiņš un vienkārši čilojam. Un cilvēks saprot, kas viņam reāli ir vajadzīgs. Tas negatīvās visas domas paliek krastā un vienkārši prāts ir brīvs no visa. Jā, tieši tas mums arī vajadzīgs. Kur ir dažas smukas bildes. Es domāju, tā arī izskatās gan pilsētiņas, gan ūdens krāsa, gan krasti dažādi. Ūdens krāsas atstāšu noslēpumu, nevienmēr viņas tik labi izskatās. Jāskatās arī pēc vēja, no kuras puses pūš vējš un nedrīkst būt viļņi.
Tad mēs arī, kad burājamies, vienmēr ar Zenkuru nostājamies kaut kur aizvējā, kādā līcītī klusā, tā lai nav viļņi, nav vējš mums, tikai saule, un tad tiešām šo zilo ūdeni mēs varam ieraudzīt to, ko mēs redzam bildēs tavās. Jā, es te gribēju parādīt vienu vēl video, tūlīt uzlūkšu video, kā varbūt izskatās no augšas kāda pilsētiņa. Jā, te mēs būsim. Te mēs būsim arī baznīcā varēs uzstāt. Jā, šī ir viena no superīgām vietām. Mums tāds video. Jā. Un ar pilsētiņām ir tā, ka tie parastie turisti, kas atbrauc, tur ir viens laiks, kad viņi iztusē, un ir mazās saliņas tur, kur tikai prāmjiem var tikt, un tad tie prāmi 5-6 aizbrauc projām. Un tad beigās vakarā paliek tikai tie turisti, kas ar jahtām atbraukuši, un tur ir vispār pavisam cita attieksme pret mums burātājiem nekā pret turistiem. Wow, super. Nu jā, kur ir arī tā pievienotā vērtība. Jā, kā jau es minēju, tā tad dienas laikā dažādas prakses, un tas ir tas, ko es plānoju noorganizēt, un tas ir holistiski integrēts mūsu tādā ikdienas plānā, ir kaut kādi uzdevumi, kas mums ir jāveic, bet mēs arī pielāgosimies dalībniekiem, un vienmēr ir plāns A, plāns B, plāns C, un vienā vai otrā vai trešā veidā mēs to realizēsim. Te arī ir dažas bildes. Jā, šitāda veida burāšanas piedzīvojums ceļojums, tas vienmēr ir tā kā jāpielāgojas. Tu nevari tā kā... Visi man prasa arī maršrutu, nebūs maršruts. Būs pamodīsimies no rīta, paskatīsimies vējš, cik stiprs, vai vispār varam iet jūrā, vai nevaram iet jūrā. Horvātija ar to mums nav nekad pārsteigus, ka nevar tā iziet. Sicīlija ir Sardinīta, kur nevar iziet dažas dienas jūrā. Bet Horvātija, principā, un mūsu lielais katamarāns tā atļaus, ka es domāju, katru dienu iet no saliņas ar saliņām staigāties. Jā, superīgi. Jā, te ir vēl dažas bildes. Cik reizes tu esi bijis jau, varbūt, Horvātijā pats? Horvātijā tikai vienreiz pagājušajā gadā tieši ar šito pašu katamarānu iepatika. Un šogad 3 nedēļas tur nodzīvošu ar tevīm. 1. nedēļu, pēc tam vēl 2 nedēļām paliek. Jā, super. Nu jā, katamarāns Bauī 4.2. Un kur šādi viņš izskatās, varbūt pakomentē, ko vairāk. Jauns 23. gada, kur priekšā ir, kur gulēt visiem sauļoties augšā, ir arī daudz vietas. Tad ir no aizmugurē arī tāda vieta ar galdu un iekšā kopējā kaīte, kas ir, viņai tā kā siena ir starp aizmuguri, after. Nu, es jūrniecības termins tēt neizmantošu, lai visi vienkārši saprot, par ko runājam. Tātad tur tā siena paceļās augšā, un tad ir milzīgs plašs laukums, kur visiem tā kā čilot sēdēt gan pie galda, gan tad arī var aiziet projām pasauļoties. Rekur, ja jūs redzat, tagad kapteinis sēž, un aizmugurē viņam ir arī sauļošanās, sunbeds saucās, jā, vietas. Jā. Kas vēl, vietas ir ļoti daudz, un iekšā katram vēl ir sava kaīte ar dušām tolutēm. Super. Jā, tas plašums te ir redzams. Un jā, tādā tieši veidā. Tā mēs ar iekšā izskatīsies. Kur Māris jau stāvēja pie galda, kaut ko gatavoja mums. Rekur kaītes. Šī ir priekšējā kaīte. Visur ir lodziņi, iluminātori, jā, lai nebūtu tās klaustrofobijas cilvēkiem. Jo, tā kā pirmais efekts, protams, ka cilvēkam ir ienākuši, kur viņš ienācis. Bet pēc tam saprot, ka uz visām pusēm tas gaišums ir, dienas gaisma spīd iekšā, un naktī var aiztaisīt, visu attaisīt. Un tad pilnvērtīgas dušas ir. Par komfortu var neuztraukties, jā. Es esmu daudz burājis ar mazākām jahtām, tur tiešām, kad
vai kaut kādu ekonomisko variantu cilvēkiem, tad burājam. Jā, priecīgi viņi paliek, bet, pat cik man tā pieredze ir vairāk, tad, es labāk noklusēju par to. Tāpēc man labāk patīk tiešām ņemam kaut ko labu, baudam uz visu. Tur pāris 100 eiro būs vairāk, nekas briesmīgs. Tas ir tāds pasākums, kuru pēc tam gribēs katru gadu braukāt. Jā, super. Es domāju, ka tie, kas brauks, un arī es pats cerams vairāk un vairāk, tā teikt, kā tu teici, saslimšu ar šo pieredzi, jo es arī skatos uz ūdeni, uz elpošanas praksēm un uz tādu ķermeņa kustību praksēm, ka tur varētu interesanti procesi arī ar visu to manu pieeju, manām zināšanām, nomierināt nervu sistēmu, nomierināt prātu vēl vairāk nekā tu to esi, tā teikt, pieredzējis un redzējis. Tā kā es domāju, mēs tur foršu kombo esam uztaisījuši. Jā, super. Ja mēs skatāmies tātad par cenas piedāvājumu, aktuālo cenas piedāvājumu mēs vienmēr skatāmies mājaslapā. Ir arī OJO tāds programma, braucot divatā, un vienmēr šobrīd šajā mirklī noteikti apvaicājieties, paprasiet, kāds tad ir aktuālais piedāvājums. Ja ir interese, tad droši rakstiet, un mēs to izrunāsim. Jā, tā kā principā mums mērķis ir gan aktīvais turisms, varētu teikt tā. Es viņu sauktu par transformacionālo turismu. Mums ir arī kultūra vide, jo mēs būsim, uzņemsim to visu to skatu, ainavu, vēstures momentu pieredzi, atpūta, arī piedzīvojums. Es domāju, superīgi eksperti. Mēs ar Oskaru būsim tie, kas arī iedos tādu labu rozīnīti visā tajā. Tātad Horvātija mūs gaida. Horvātija mūs gaida šajā braucienā. Šobrīd var rezervēt vietas. To mēs arī gaidām. Ja ir kādi jautājumi, tad droši var vērsties pie manis un Oskara. Te ir lapā arī kontakti, un tad mēs palīdzēsim saprast, ko tad ar visu širo darīt. Man ir vēl viens video, ko es gribēju parādīt, un kur varbūt smuki ir uzfilmēts skats kādā ielā. Jā, noteikti daudz klausītāji iespējams domā, nē, tas nav priekš manis, man to nevajag. Bet daudz jau nezinu, ko viņiem vajag īsti. No augšas paskaties forši, viņi jūtās drošībā. Es nekad nekāpšu uz tās laivas virsū, bet īstenībā vajadzīgs tāds mazs grūdienis katram cilvēkam. Vienreiz man arī pieteicās viena meitene, kurai bija paniskas bailes no ūdens. Es nezinu, kāpēc viņa vispār pieteicās, bet viņa pieteicās un brauca līdzi, un viņa ar lielu kaifu skatījās, kā visi citi pārējie peldās ūdenī, un viņa pat pēdējā dienā iegāja ūdenī, arī nopeldējās jūrā, atklātā, un tas priekš viņas bija ļoti liels sasniegums. Un katram savi tie uzvaras mērķi. Jā, tur ir... Jā, tas ir tas, kas man patīk, ka katrā piedzīvojumā ir kādi pārsteigumi, ka cilvēkam tiek palīdzēts apzināties kaut kādas bailes, kaut kādus satraukumus, kaut kādu, kā es viņu saucu, neapzināto stresu. Un tikai caur šiem pieredzi, caur braucieniem, caur programmām, mēs to arī varam atvērt. Un mans uzdevums, tavs uzdevums ir būt klātesošiem, palīdzēt un atbalstīt visā šajā procesā. Vai ir kādi vēl tev noslēguma vārdi, ko tu gribētu padalīties vai varbūt pateikt? Ka tu jau pa lielam visu pateici, piemēram, ka miers un tā klātesamība ir tas patiesais spēks, kad mēs esam patiesi klātesoši tajā konkrētajā mirklī, mēs iegūstam iekšējo mieru un spēju dzīvot un līdzsvaru arī saņemam.
Un ceļojumos tas īpaši atgādina, cik svarīgi tas ir būt šeit un tagad. Mm. Es domāju, ka katrs to noķers to mirkli noteikti. Jā, super. Es skatos, ka mums viss šis projekts izdosies, un tiešām visi dalībnieki, kam ir interese, droši rakstiet, piesakieties. Un es domāju, viss notiks, ja jūs izteiksiet savu vēlmi, un viss saliksies smuki un varēs tikt un varēs būt. Nu ko, mēs finišējam un nobeidzam mūsu šodienas sarunu. Jā, paldies visiem, piesakieties un laižam. Jā, un laižam burāt.